Cilvēka balsta un kustību sistēma ir bioloģiskais pamats, kas ļauj mums veikt fiziskās aktivitātes, no staigāšanas un lekšanas līdz precīzām roku kustībām. Šī sistēma sastāv no skeleta, muskuļiem, saitēm, cīpslām un locītavām, kas saskaņoti darbojoties, nodrošina ķermeņa stabilitāti, formu un darbaspējas. Atbildi, kas tavuprāt ir darbaspējīgs ķermenis? Skelets ir kā iekšējā balsta sistēma, kas veido cilvēka ķermeņa pamatu. Tas sastāv no vairāk kā 200 kauliem, kas savā starpā ir savienoti ar saitēm, veidojot locītavas, ļaujot veikt dažādus kustību veidus. Kauli ir savstarpēji savienoti ar saitēm, kas ir izturīgas saistaudu šķiedras un tās nodrošina stabilitāti locītavām. Skelets ir arī aizsargstruktūra, jo aizsargā ķermeņa iekšienē esošos orgānus, piemēram, krūškurvis aizsargā sirdi un plaušas. Savukārt muskuļu ir kustību orgānu sistēma, kas veido lielāko daļu no cilvēka ķermeņa masas, ir atbildīga par kustību un ķermeņa stāvokļu uzturēšanu. Reaģējot uz nervu impulsiem, muskuļi var sarauties un atslābināties, un pateicoties cīpslām, cīpslas ir saistaudu veids, kas savieno muskuļus ar kauliem, tas ļauj ķermenim veikt plašu fizisko aktivitāšu klāstu. Varētu teikt, ka cīpslas ir balsta, skeleta un kustību, muskuļu sistēmas vienojošais faktors. Svarīgi atcerēties, cilvēka balsta un kustību sistēma ir izšķiroša dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt atbilstošu fizisko aktivitāšu līmeni, piekopt pareizu stāju un uzturēt muskuļu un kaulu veselību. Regulārām fiziskajām aktivitātēm, daudzveidīgam un līdzsvarotam uzturam ir jākļūst par tavas ikdienas neatņemamām sastāvdaļām.